ar atļauto braukšanas ātrumu. Portāls iauto.lv piedāvā. Ārā 2 grādi, kā reiz arī bez sniega. Šeit uz ziemas periodu liek zīmi 90. Jautājums ir pavisam vienkārši tieši kā tas ietekmē drošību un palielina drošību uz 3 josla ceļa, kad varētu braukt, piemēram, šobrīd mierīgi uz 110 km/h. Jā, Lietuva mainā uz šosejas no 130 uz 110 ziemā. Tagad sludinājuma ievietošana ZIP ir bez maksas. Pamēģini! Portālā ZIP.LV Neredzu iemeslu, kāpēc vismaz līdz Rīgas robežai neatstāt cauru gadu šo 110 un neraustīt. Nu, un plus vēl tas ļoti neglītais, ko arī Latvijas valsts ceļi tātad sanāk vadība sankcionē. Mārtiņš tātad tas ir, kad nomaina ātrumu, neuzliek nezīmu uz dzeltenā fona, vismaz uz brīdi, neuzliek brīdinājumu ar dzelteno taisnstūru zīmi par satiksmes izmaiņām. Jā, uz zīmēm ir jāskatās, bet ir tāda lieta kā labā prakse. Nu, kāpēc uz Rīgas jūrmāla ir jāmaina 90, ka tas nekādi nepalīdz ne tiesvedībās, kuru nav ar Latvijas valsts ceļiem pie avārijām, kad ir absolūti neatbilstoši uzturēšanas apstākļi un notiek avārija. Uz tās pašas Rīgas jūrmālas šosejas. Man ir nofilmēts kā piņķos tur, kad bija zīme 90 avarēja. Kā tas palīdzēja juridiski vai kaut kā kompensēja kaut ko vai nē. Es braucu pa turienu pa 70. Noteikumos ir teikts, ka cilvēks izvēlās autovadītājs vai transporta līdzekļu vadītājs. Tad ir noteikts maksimālais, bet ņemot vērā intensitāti, auto tehnisko stāvokli, jā, un ceļa apstākļus. Līdz ar to ļaujiet vadītājiem domāt un uzņemties atbildību. Jo tikpat labi, ja šitā visu laiku rūpējās, tātad, ja ir sniegs, es varu neuztraukties un varu braukt šeit uz 90. 90 ir, kā saka, man garantētais drošais ātrums. Nu, nav tāda garantētā drošā ātruma. Bet, ja tev patīk šis video, lūdzu spied like. Un, ja gadījumā vēl neesi mūsu kanāla abonents, tad piesako iauto. Portāls iauto.lv piedāvā.